Zižļu divnieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu divnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads būs par plānošanu, izvēlēm un izaugsmi. Šis ir laiks, kad tev būs iespēja pārskatīt savu dzīvi, apsvērt dažādas iespējas un izdarīt apzinātas izvēles. Tas ir gads, kurā tava stratēģija un pārliecība par sevi būs tavi spēcīgākie instrumenti. Attiecībās šī kārts norāda uz kopīgiem plāniem un lēmumiem. Ja esi attiecībās, jūs varētu apsvērt nākamās attiecību attīstības pakāpes, piemēram, pārvākšanos kopā vai kopīga projekta uzsākšanu. Tas būs laiks, kad būs svarīgi diskutēt un pieņemt appusēji izdevīgus lēmumus. Ja esi viena, zižļu divnieks liecina, ka tu vari satikt kādu, kurš liks tev aizdomāties par nākotni un kopīgiem plāniem. Tas būs cilvēks, kurš ienesīs tavā dzīvē stabilitāti un vēlmi virzīties uz priekšu. Darba un finanšu jomā zižļu divnieks sola jaunas iespējas, kas prasa rūpīgu izvērtēšanu. Tu iespējams būsi situācijā, kurā tev jāpieņem svarīgi lēmumi par savu karjeru vai projektu virzienu. Šis ir gads, kad tava stratēģiskā domāšana un spēja pārdomāt nākotnes soļus būs ļoti nozīmīga. Finansiāli situācija būs stabila, ja vien rūpīgi plānos un apsvērsi savas iespējas. Un zini, zižļu divnieks tev atgādina, dzīve ir kā šaha spēle. Svarīgi nav tikai tas, kurš gājiens ir nākamais, bet arī tas, kā tas ietekmēs visu spēli kopumā. Tāpēc šogad domā stratēģiski un dari to pārliecinoši. Zižļu divnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu divnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu būt par šaubām, neizlēmību un grūtībām pieņemt lēmumus. Tas ir laiks, kad tev būs jāpārvar iekšējā pretestība un jāatrod sevī spēks pieņemt skaidrus un mērķtiecīgus lēmumus. Attiecībās šī kārts var norādīt uz nesaskaņām vai nespēju rast kopīgu valodu. Ja esi attiecībās, iespējams tev vai partnerim būs grūti pieņemt lēmumus, kas ietekmē jūsu kopīgo nākotni. Šis ir laiks, kad ir svarīgi neizvairīties no sarunām un pārvarēt bailes runāt par sarežģītiem jautājumiem. Ja esi viena, apgrieztais zižļu divnieks norāda uz iespējamu neizlēmību. Tu, iespējams, vilcinies, baidoties no pārmaiņām, bet šis gads aicina pārvarēt šaubas un doties pretī jaunām iespējām. Darbu un finanšu jomā šī kārts liecina par izaicinājumiem, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu. Tu vari justies apjukusi vai nepārliecināta par savu ceļu. Šis ir brīdis, kad tev būs nepieciešams veltīt laiku pārdomām un izvērtēt, ko tu patiesībā vēlies. Finansiāli apgrieztais zižļu divnieks aicina būt uzmanīgai ar tēriņiem un rūpīgi plānot budžetu, lai izvairītos no neparedzētām problēmām. Un atceries, apgrieztais zižļu divnieks tev saka, ka svarīgākais ir rīkoties. Kā saka, labāks ir viens neliels solis pareizajā virzienā, nekā stāvēšana uz vietas, gaidot perfektu brīdi. Šogad uzticies sev un dari to, ko jūti par pareizu, pat ja neesi pārliecināta par rezultātu.